Jo par 5000 gadiem sakrājušās dvēseles, kuras nevar atrast mieru un kuras mums traucē visiem dzīvot, viņām ir jāiet prom. Un tāpēc viņas trako. Tāpēc vakarā kaut vai siltu pienu padzeriet, lai jums mošķi nemok, svecīti padedziniet. Un vēlreiz laicīgi iet gulēt, lai laicīgi var piecelties. Jo tie mošķi jau parasti nāk ap 5. Nu, tad neļaujiet viņiem pār sev saimniekot. Vecais iet prom, un neko tur vairs viņi nevar darīt. Tagad vajag mieru. Ja jums ir kaut kas vecs izmetams ārā vai kaut kas no sevis jāmet ārā, izmetiet lūdzu, jā. Nu, dosmā tur ir vieta. Es redziet, skaistu gadu laikā 16 kg dusmas es pazaudējusi. Paldies! Arī tas ir jauki. Nevajag nesāt līdzi. Un tā jau ir tā brīvība, kad dzīvojam bez dusmām, bez naida. Un Dievs vienmēr labāk zina, ko mums vajag. Tikai mēs cilvēciņi daudzreiz sadomājamies. Bet ja ir jums uz galvas, un mēs esam pāduši tik garšīgi maizīt, Laris, kā tu izcep šodien, tu varētu taisīt biznesu ar tādu maizi, tic tu man. Tas mans sapnis, ka mums maiznīcas, kur rītā var paņemt svaigu maizīti, ka būs mums viss, un nevis lielveikali, un tad visiem būs maizīti, un visiem būs darbs. Jo bez darba mēs nevaram dzīvot. Varbūt kāds var, bet tāds īsti latviečs jau gan nevar. Un vēl jau, protams, ir vajadzīgi tie mērķi. Lieli, mazi, pavisam maziņi. Un vēlams to, ko es šodien varu izdarīt, ka tas prieks ir lielāks. Ļoti liels prieks var padarīt darbu. Nekā skaistāk jau vispār nav, kā prieks par labi padarītu darbu. Un nav svarīgi ar naudiņu vai bez naudiņu, bet ja to darbu nevar darīt ar prieku, tad nav vērts, ka cits pelna miljonus, jo kaut kā laimīgi viņi neizskatās. Bet mēs esam zemnieku un dārznieku tauta. Nu, kādiem ap 40, bet ļoti daudziem zaļie pirkstiņi no dzimšanas. Tas nozīmē, ka mēs neizmirsim un ka mēs vienmēr būsim pāduši. Un nevajag daudz ēst. Tas ir kaitīgi. Vajag ēst ar prieku, ar baudu. Un būtībā nevajag darīt neko tādu, no kā mums rodas smagums. Šeit, arī šeit. To smagumu prom, un ar to smagumu aiziet arī dusmas. Un tāpēc mēs esam izdzīvojuši, ka mūsu senči mācēja priecāties ar to kriksīt, kas viņiem bija. Bet ir jāaizmirst karš, ir jāaizmirst izsūtīšana, ir jāpiedod visiem tiem, kur pie tā ir vainīgi. Bet tautas gan tur nav vainīgas. Tā ir sistēma, kur tagad brauc kopā. Bet būs jauna. Devēji, kreisā rociņa lūdzu, vingriniet kreiso rociņu. Došana ir labrīt, paldies un lūdzu. Tas ir ļoti liels spēks, jo vārdam ir spēks. Un es jums ļoti teikšu katru dienu paldies, ka jūs man esat, ka es neesmu viena. Un mūs ir daudz. Ar sirdsapziņu, ar prātu, ar sirdi un ar mērķiem. Un tad, ja tas mērķis ir arī 80 gados, tas ir vēl skaistāk. Jo vecums jau nav vecums. Tas ir tikai ieraksts pastā. Svarīgs ir šis mērķis un šis kopējais mērķis. Un vai tāpēc mūsu tauta ir zaudējusi tik daudz no savas daļas, lai šodien ļautu savu zemi iztirgot? Noteikti jau ne. Un mēs arī nepieļausim. Un lai neapvainojās vīrieši,
Bet šī neformālā kustība, mēs sievietes, šodien tiek dibināti bez papīriem, bez priekšniecības, tikai tāpēc, lai mēs nestāvētu vairs klusi. Un domāt par rītdienu, par saviem bērniem un mazbērniem, lai viņiem nebūtu jābrauc prom, jo šeit ir īstenā mūsu vieta. Mēs visi varētu aizbraukt projām. Austrālijā vietas daudz un strādīgi cilvēki tur ir vajadzīgi. Un sevišķi sievietes, jo tās tur ir mazākumā. Bet tad nebūtu Latvija. Jā, šodien ļoti daudz no Krievijas ir gatavi nopirkt mūsu īpašumus. Viņi ir gatavi apmesties arī šeit noteikti, ja te ir skaisti. Bet tad nebūs Latvijas. Un ne jau karš būs. Tā ir tik tāda onkulīša izrādīšanās, atvainojot, ar krāniņiem. Svarīgāk ir, lai neiztērētu to, ko dod zemes māte un ko dod mums Dievs, jo Dievs mums piedzimstot iedod talantus, spēku, mīlestību, pats sevi. Galvenais to ir mūsos saglabāt. Un nekas nav skaistāks par apziņu, ka mūsu tauta ir ļoti sen, viena no senākajām, un tāda arī paliks. Un nepazudīs. Nevis es ceru, bet es zinu. Un paldies par tiem, kas ir šovakar šeit. Un, protams, par tiem, kas domās ir blakus mums, jo tautai šodien neiet viegli. Lai atbrauktu, lai tiktu laukā, citam ir jāstrādā, citam nav naudas benzīnam, citam vispār nav mašīnas. To, kā dzīvo tauta, mēs taču ļoti labi zinām, jo mēs esam šīs tautas daļa. Mans gan sapnis ir ēzelītis, un es zinu, ka tas sapnis kaut kad piepildīsies. Jo katram vajag kādu sapni, kuru kaut kad piepildīt. Nu, vai nu cirkā trūks tādi pensionāri, kur nevienam nav vajadzīgi. Tad pie manis būs vecumdienas. Mēs divi veci varēsim vecumdienas šeit pavadīt. Bet jums jaunajiem ir jāiet pie teikšanas un pie darīšanas. Vecajiem ir jāiet maliņā. Un kur nu tiem, kas smaržo pēc komunista? Tiem jāiet lielā maliņā. Viņiem šeit vietas nav. Tagad notiek pasaulē attīrīšanās. Gan mūsos, gan visā pasaulē. Tiek maksāti karmiskie parādi. Mēs tak visi zinām, kas tas ir. Mūsu tauta vairāk kā 800 gadu laikā šos karmiskos parādus ir atstrādājuši. Jo mūsu tautā ir viena fantastiska īpašība. Un tā ir, kas tā ir? Pacietība. Pacietība. Bet šodien pacietībai ir pienācis mērs. Un tāpēc mēs vairs neklusēsim. Nu, es jau arī neklusēju kādu laiciņu. Paldies tiem, kas mani lamā. Paldies tiem, kas mani apsaukā. Jo kas man nenogalina, tas man dara tikai stiprāku. Tā kā visu mūžu es aprunātu, man galīgi tas netraucē dzīvot. Un es domāju, ka jums arī nē. Jo tie, kas dara, tiem vienmēr krīt virsū. Bet tas nozīmē, ka mēs dzīvojam. Jūs arī. Un mēs visi kopā esam ļoti, ļoti liels spēks, jo mēs saucamies tauta. Visi kopā mēs esam tauta. Latvijas tauta. Un tas ir vissvarīgākais. Šī ir Baltu vienības diena. Ļoti senos laikos bija saules kauja. Mūsu senči cīnījās par brīvību. Arī mēs šodien cīnāmies par brīvību. Ne viss izprot vārdu brīvību. Cits domā, ka tas ir tad, kad drīkst darīt to, ko sagribas. Tā nav brīvība, tā ir anarhija. Brīvība ir tad, kad tu esi iekšēji brīvs, un tev nav bail runāt pretī, pateikt, ko jūti, un arī pateikt, ko tu domā. Un tādu cilvēku mums ir ārkārtīgi daudz. Protams, kad ir bail zaudēt darbu. Tas ir saprotami. Bet
tas mirklis, kad jāpārver bailes, arī ir ļoti tuvu. Un liela daļa jau ir pārvarējuši. Un es teikšu tā, mums jau šobrīd nemaz vairs nav ko zaudēt. Jūs šodien te tikāt vaļā no daļiņas tā, kas jums traucē dzīvot. Uguns paņem visu, bet uguns šovakar ir skaista, stipra, silta un gaiša. Tikpat stipri kā jūs, tikpat gaiši kā jūs. Es ar jums ļoti, ļoti lepojos. Paldies!